Tā mūsu pieturvieta pusdienām ir Rekova, es pareizi saku, un šī ir Rekovas iela, un šī ir Rekovas dzirnavas. Šeit iekšā esot vieta, kur paēst, un cik es saprotu, viņi arī cep šeit maizi. Ja es saprotu visu pareizi. Ok, labi, nekas nevar paēst, mēs uz maizīti. Salckābu maize, kloda maize, baltā sēkla maize. Tā es gribēšu maizīti nopirkt, palēti riekstītis nofilmēt. Riekstiņi, jam. Ārpats ir garšīgi. Vēja kūkas, un kanēļu maizītes, un biespienu bumbiņas, es visu gribu. Tātad ēšana, ka jūs varat piestāt un paēst, ir sestdienās, bet ja jūs gribat braukt ar grupu un tā kā piestāt šeit, tā jums jāpiesaka, kas 2 dienas iepriekš, un to jums sagatavos jūsu pusdienas. Kas pa krēsliem. Un toaletes ir, bet pasties, cik forši ēdam zāli. Kārtīgi koka krēsli, galdi tādi pamatīgi, bufete, kāda kumode. Un viss tas te akmentiņš. Forši. Kādam ir līdzekļi un iespējas atjaunot un darīties. Tik smuki. Ļoti skaisti. Wow! Te var kāzas svinēt. Jums kāzas netaisat šeit, ne? Tur tik daudz vietas. Tā kā kārtīgā tavernā piesēst. Pasties, cik forši tie galdi. Tad branči būtu jātaisa ideāli. Nu labi, brauksim tālāk, meklēsim maizīti, kaudzes sapirkām, visādām bulciņām. Lai mēs varam, mūsu čupa sīpo maizīti, salckābu maizīti, riekstiņi, biespienu bumbiņas. Mēs jau sākām ēst maizi, tāpēc, ka viņa ir silta, super garšīga, bet es gribu arī kādu pončiku apēst. Oh my God. Goodness gracious me. Jūs jau zināt, es esmu par labu maizi. Pasties, salckābu maizīti. Viņa ir tik mīksta un svaiga. Fantastiski. Cik tā maize bija? €50? Es nevaru. Es Rīgā par tādu maksāju 5.